Saulaini un vasarīgi silti sveicieni visiem modes cienītājiem. Nu, vasara ir tas laiks, kad vēlamies ģērbties tā gaisīgāk un romantiskāk, un ir pienācis brīdis, kad ir jāizceļ sava sievišķība. Un tas ir arī viens no iemesliem, kādēļ šoreiz sadaļā modes aktualitāte nedaudz ieskatīsimies vēsturē, kad 40. gados modes dizaineris Kristians Diors pasauli iepazīstināja ar jaunu tendenci, proti New Look stila svārkiem. Šī tendence ir aktuāla arī šobrīd, tāpēc parādīsim un ieteiksim vairākas kleitas un svārkus ar šo New Look tendenci, izteikto vidukli un kuplo svārku daļu. Tuvojoties izlaiduma laikam sadaļā dāvināšanas prieks, vairāk ierosinājumu dāvanām absolventiem dažādās cenu kategorijās. Un šoreiz 4 dažādus tēlus veidojām mūzikas skolotājai Inai Aizgalei, kur ar mūziku ir uz tu gan darba vietā, gan savā brīvajā laikā. Kristiāna Diora iedibinātais New Look stils modē atgriezās jau pagājušajā gadā, bet aktuāls tas ir arī šodien. Jāmin, ka šis ir viens no vissievišķīgākajiem 40. gadu ģērbšanās stiliem, un to raksturo kupla svārku apakšdaļa, izteikta vidukļa līnija un midī garums. Diors gan tajos gados izpelnījās kritiku par izšķērdību, jo šādu svārku šūšanai vajadzēja ļoti daudz auduma, kas pēckara gados bija deficīts. Tomēr viņš uzstāja, ka viņa uzdevums ir izdēļot sievieti. Savukārt, ja mēs runājam par to, kāda auguma tipa sievietēm piestāv šāda veida kleitas un svārki, tad vispirms jau būtu jāmin sievietes ar bumbieru veidu figūru. Jo, lūk, šis te piegriezums ļoti veiksmīgi paslēp šo te problēmu zonu, tātad platos gurnus. Turpretī puiciskas figūras īpašnieces šādā apģērbā izskatīsies daudz sievišķīgāk. Bet tomēr jāsaka, ka New Look stila apģērbs, tātad gan kleitas, gan svārki piestāvēs seju vai katrai sievietei. Nu, galvenais ir atrast tieši sev piemērotāko modeli. Un te nu jāvērš uzmanību uz kleita vai svārku garumu. Ja esat gara, tad jums piemērotākais kleitas vai svārku garums būs līdz pat potītei. Savukārt, ja esat augumā īsāka, tad jums būs jāizvēlas kleitas vai svārki, kas sniedzas nedaudz pāri celim. Šie kuplie mini-svārki arī dzen ar vienu no New Look interpretācijām. Jāsaka gan, ka tie būs labāk piemērot tomēr ļoti slaidām meitenēm, jo ir izteikta vidukļa līnija un šis te kuplums tomēr piedos nedaudz apjomu gurnu daļā. Un jāatcerās viens tāds zelta likums, jo kuplāk un efektīvāk ir tērpa apakšdaļa, jo lakoniskākai jābūt tērpa augšdaļai. Un tieši tamdēļ, lūk, šādus te skaistus raibus svārkus vislabāk būtu kombinēt ar saīsinātiem topiņiem. Un ideālā variantā, ja būsiet baudījusi arī saules peldes un kājas būs nosauļotas brūnas. Šī ir kleita, kurā apvienota šobrīd divas modes aktualitātes. Viens tātad ir šis te kuplums kleitas apakšdaļā, un otrs šeit redzamie neona toņi. Nu, jāsaka gan, ka šāda kleita vairāk piestāvēs gados jaunākām dāmām, tieši dēļ šiem te diviem faktoriem. Dēļ spilgtajām un košajām krāsām, un dēļ tā, ka arī šī kleita tomēr ir diezgan īsa. Pasteļtoņi ir pārzīmojuši jau no pagājušā gada. Visi maigie rozā, zilie, zaļie, violetie, bešīgie toņi ir aktuāli un moderni arī šobrīd. Un lūk, šī te kleita ir ļoti labs pierādījums, ka New Look stils izskatās eleganti un grezni, ja tas darināts pasteļtonī. Un kur nu vasara bez ziediem? Modē ir visdažādākie ziedu raksti un motīvi, gan tādi, kas ir aktuāli jau vairākus gadus, gan tādi, kas izskatās kā no nākotnes. Un ziedu rakstu mēs varam redzēt, lūk, arī šajā kleitā, ko ļoti labi mēs varam kombinēt ar brūnas krāsas ādas jostu un līdzīga toņa siksniņu kurpēm uz platformas. Un šādā te koptēlā jūs izskatīsieties eleganti. Ja jums, piemēram, ir jādodās šo vasaru uz kāzām, un tās notiek laukos kādā viesunamā. Vēl viena New Look stila iezīme ir veidot svārkus ar ornamentiem un etno rakstiem košās krāsās. Un pie šādiem svārkiem ļoti labi būtu kombinēt ļoti vienkāršu krekliņu, jebkurā no šeit redzamajiem toņiem. Vai nu tas būtu tirkīs zilais, kas starp citu ļoti labi izceļ iedegumu, vai tas būtu melnais vai arī oranžais tonis. Tīras krāsas, mirdzoši, mazliet caurspīdīgi un gaisīgi audumi tieši piemērot izlaidumu un svinību laikam.
un šādā tērpā sieviete noteikti izstaros eleganci. Šo kleitu būtu ieteicams nēsāt kopā ar laiviņu kurpēm, kurām ir spits spurngals, vai arī augstpapēžu siksniņu kurpēm. Joprojām melnā un baltā savienojums ir aktuāla modes tendence, un tāpat tiek apvienot ziedu raksts ar līnijām. Un to mēs ļoti labi varam redzēt šajos te divos svārkos, kas ir tā kā New Look interpretēti svārki saīsinātā versijā. Un tieši tamdēļ šādus gan es ieteikšu tikai un vienīgi jaunām meitenēm. Un tie ļoti labi kombinēsies un izskatīsies ar saīsinātiem topiem un džemperiem. Pilnīgāk auguma dāmas var izskatīties moderni un stilīgi šajā sezonā, izvēloties kleitas, kas ir kuplas lejasdaļā, vienlaikus neakcentējot vidukli. Un šāds lūk ieloču salikums noteikti slaidinās augumu. Un nevajag baidīties arī no kādām košākām krāsām un toņiem, jo ir taču vasara. Šogad kārta īsajām žaketēm turklāt parādījusies jauna tendence – svārki, kas savā tonalitātei saskaņoti ar topu, blūzi vai arī iepriekš minēto žaketi. Un, ja vēlaties šādu te koptēlu vēl papildināt, tad variet izmantot jostu, bet tai jābūt platumā no 1 līdz 5 centimetriem. Maijs un jūnijas allaž bijis satraukuma pilns laiks skolēniem un studentiem, un arī viņu vecākiem un vecvecākiem jau ir taču izlaiduma laiks. Kad savulaik mazais ķipars iesoļos tādā savā nākamajā nopietnajā dzīves posmā. Un šajos nozīmīgajos brīžos parasti mēs absolventus iepriecinām ar lielākām vai mazākām dāvanām. Tieši tādēļ tūlīt ieteikšu vairākas idejas dāvanām 3 dažādās cenu kategorijās – līdz 15 eiro, līdz 50 eiro un dārgāk. Un pirmo dāvanu cenu kategorijā līdz 15 eiro es atradu Jāņa Rozes grāmatnīcā. Ja jums šķiet, ka absolventiem grāmatas vairs tiešām negribās redzēt, tad šeit ir viena tāda, kas lieti noderēs kā ikdienā, tā arī dažādās ballītēs. Un tā ir latvieša lielā dziesmu klade. Un šeit varēs atrast gan tautā iemīļotu dziesmu vārdus, gan arī notis, līdz ar to tā būs noderīga gan skanošajām balsīm, gan mūzikas instrumentu pavēlniekiem. Šī būs ļoti noderīga dāvana visiem tiem, kam mūzika ieņem nozīmīgu lomu viņu dzīvēs. Ja dāvanu paredzēts pasniegt pirms lielās dienas, tātad izlaidumu, tad aicinu ienākt veikalā Brančes. Izlaidumā beidzot puišus mēs varam redzēt skaisti saposušos, elegantos uzvalkos. Bet, lai tam koptēlam piedot tādu odziņu un tādu čarmu, lieta var noderēt kā dāvana, lūk arī šāds te komplekts, kurā ir tauriņš un tam pieskaņots dekoratīvais lakatiņš. Un kas nav maz svarīgi, kad svētki un svinības būs beigušies, tad lūk šādu te tauriņu ļoti labi var saskaņot arī ar vienkāršāku krēklu un to nesāt arī ikdienā. Rezultātā veidosies stilīga jauna cilvēka koptēls. No pieredzes zinu, ka bieži vien puiši un meitenes izlaidumā tiek iepriecināti ar smaržām. Kāpēc gan, lai šī reize būtu izņēmums? Tāpēc palūkosimies, ko tad mums šajā lauciņā var piedāvāt veikals Douglas. Gados jauniem cilvēkiem es neieteiktu tādus nopietnus un smagus aromātus, jo ticiet man pienāks tas brīdis, ka tieši tādi būs vispiemērotākie. Jauneklīgumu drīzāk vajadzētu akcentēt ar gaisīgiem un viegliem aromātiem. Un meitenēm es ieteiktu, kā dāvanu lūk šīs te Lanvina smaržas Mīlau ar vieglu ziedu buķeti. Turpretī absolventiem, kā piemērota dāvana, būs smarža Tony Garde Man Mint, kas būs arī tāds viegls un gaisīgs aromāts vasaras prieku baudīšanai. Uzsākot studiju gaitas, visbiežāk jau kādā citā pilsētā, to savus lolojumus biežāk vai retāk tomēr gribam redzēt arī dzimtajās mājās. Tāpēc absolūti praktisku dāvanu cenu kategorijā līdz 50 eiro atrada veikalā Sportland. Un tā ir sportiska stila soma, kas visu pirms jau noderēs dodoties uz kādu sporta zāli, bet otrs būtiskais iegūms, kad jūsu lolojums brauks uz savu jauno dzīvesvietu, tad lūk šādā te somā varēs salikt ļoti daudz nepieciešamās lietas. Un, braucot atpakaļ ceļā, tad paņemt līdzi lūk šādā te somā mammas vai vecmammas vārītās zaptes un daudz citus gardumus. Un šo somu labā kvalitāte nodrošinās to, ka tā kalpos nevienu gadu vien.
Uzsākot jaunu posmu savā dzīvē, ir tādas dažas lietas, par kurām būtu visai grūti iztikt. Un dažas no tām ir atrodams veikalā Topshop. Un mans piedāvājums dāvanai cenā virs 50 eiro ir komplekts, kurā ir gan pannas, gan arī katliņš. Izmēros mazākā panna būs ļoti noderīga tad, kad būs jāpagatavo, piemēram, brokastu omlete, bet tad, kad izsalkums būs lielāks, tad noderēs lūk arī šāda te lielāka un ietilpīgāka panna. Un studentam vai studentei, kur arī sevi varbūt nesauc par gastronomijas entuziastu, lieta noderēs arī šāds te vidēja izmēra katliņš. Kas noteikti ir jāpiemina, ka visiem šiem ēst gatavošanas traukiem ir keramiskais pārklājums, tie ir nepiedegoši un arī viegli kopjami, kas noteikti nav mazsvarīgs faktors. Ja vēlaties iepriecināt absolventu ar dāvanu, kas paliks ilgi, jo ilgi atmiņā par šo nozīmīgo notikumu, tad jums ir jānāk uz juvelieru fabriku numur 1. Skaists, elegants un izsmalcināts. Šādus vārdus var sacīt lūk par šo dārglietu komplektu no sarkanā zelta. Un tajā ir neliels kuloniņš, kurā ir feja, kas rokās tur upes pērli, tai pieskaņota zelta ķēdīte un arī neliels, bet jauki pērļu auskariņi. Šoreiz mūsu viešņa ir cēsniece Ina Aizgale. Viņa jau 24 gadus strādā Drabešu sākumskolā par mūzikas skolotāju, un darbs ar maziem bērniem allaž bijis aizraujošs, jo vienmēr jābūt enerģiskai un radošai. Inas otra darba vieta ir Cēsu turisma un kultūras centrs, kuru pati nodibinājusi un kur viņa joprojām strādā ar popgrupu Hei. Tāpat viņa vada senioru jaukto kori Laika ritmi Raiskumā. Inu Aizgalu un viņas ģimeni daudzi noteikti atcerēsies no šova Dziedošās ģimenes, kurā viņi ieguva otras skanīgākās ģimenes titulu Latvijā. Vēl Ina jau 20 gadus dzied Cēsu pils korī un abi ar vīru spēlē dažādās ballītēs, jubilejās un kāzās. Brīvā laika mūsu viešņai ir maz, bet viņa ir laimīga, ka var darīt to, kas sirdī ir vistuvākais. Bet kādas ir Inas Aizgalas attiecības ar modi? Uzzināsim pie kafijas tases jaunajā kafejnīcā Aurora kafē Valletes 1. stāvā. Ina, ja ir tik daudz darbu, tik daudz aizraušanās, hobiju, vaļasprieki, vai tev atliek laika arī padomāt par to, ko vilkt mugurā? Kādas ir jaunākās modes tendences? Kāda tad ir tavas attiecības ar modi? Nu, kā jau katrai sievietei gribas būt mazliet modernai, bet es neesmu tik liela dāma, kas staigā par augstas klases brendu un zīmolu veikaliem. Es esmu pilnīgi normāli, vienkārši sieviete, skolotāja, un man arī jāizskatās ir kaut cik modernai, jo es taču eju klases priekšā, un mani vērtētāji ir bērni. Tad, kad tomēr esi nokļusi veikalā tā saucamajā šopingā, saki, pēc kādiem kritērijiem tu izvēlies, kuras drēbes piemērīt un kuras tad beigās nonāks arī tajā tavā gardrobē? Nu, lai būtu noteikti ērtas, lai nav apžmiegtas, lai var darbā riktīgi kustēties, lai krāsainas. Un es jau esmu pati piefiksējusi, ka man ir tāds niķis, kad gribas nopirkt to, kas īstenībā jau mājās ir pārēm. Un tad attaisa vaļā skapi un gāžas viss ārā un domā, priekš kam man tas vispār bija vajadzīgs? Pirmo apģērbu komplektu mēs tev veidojām darba gaitām. Tātad tam laikam, kur tu pavadi visvairāk stundu. Izvēlējāmies tev šobrīd modernās pidžām tipa bikses, kurās tu varēsi brīvi kustēties un kurās mēs arī redzam košas, vasarīgas krāsas un aktuālo ziedu motīvu. Bikses papildinām ar oranžu toņa topu, jo šo toni mēs redzam arī biksēs. Tā kā tās Latvijas vasaras šad tad mēdz mūs pārsteigt nesagatavotus un pēkšņi iestājas tāds vēsāks laiks, tad šo te koptēlu mēs papildinājām ar aktuālo bomber jacket, tādā maigi rozā tonītī, kas kopā veido tādu ļoti jauku un patīkamu krāsu gammu. Un ja koptēlā mēs runājam par apaviem, tad noteikti ikdienas gaitām paredzētām kurpēm ir jābūt ļoti ērtām un komfortablām. Tādēļ tā mūsu izvēle šajā reizē ir melnas zandeles, kas ir ārkārtīgi modernas un stilīgas šajā te vasarā. Un, lai būtu tās punktiņš uz i šajā te tavā koptēlā, tad es piedāvāju pieliekot lūk šādas te interesantas saules brilles.
un tajās arī mēs varam redzēt tādu zaļganīgu toni, kas arī sasaucās ar to toni, kas ir redzams biksēs. Saki, Ina, pirmais komplekts. Kā tev šķiet, vai tev būtu ērti šādā komplektā doties uz darbu, un ko teiktu tie tavi bērni? Jo, kā zināms, bērni jau vienmēr saka to vispatiesāko vērtējumu. Bet sevišķi mani bērni ļoti bieži man saka komplimentus. Es domāju, ka priekš darba ideāls komplekts, bet zandaļu vietā varbūt es izvēlētos laiviņus, jo, ja ir maziem bērniņiem jāstrādā zālē, tad man arī ir šad tad jāparāpo pa grīdu un vajadzētu droši vien kaut ko bišķiņ elastīgāk, lai kustās, bet priekš pastaigām ideāli. Tā kā Ina ļoti daudz muzicē, tad otro tēlu mēs piedāvājam tev skatuves gaitām. Par pamatu esam izvēlējušies melnu bikšu kostīmu, kas pilda tādas divas ļoti svarīgas funkcijas. Vispirms jau šāds bikšu kostīms tevi slaidinās, un otrs tas ir ļoti variabls. Ko tas nozīmē? Ka vien pamainot aksesuārus, pamainot kādas jaciņas vai žaketītes, tu iegūsi pilnīgi citu šo te koptēlu. Un, lai šī kakla zona nebūtu pārāk atkailināta, tad to mēs aizpildām ar lielu un skaistu kakla rotu. Tēlu papildinām ar tik ļoti aktuālo kimono, kas pats par sevi jau ir modes aktualitāte, tāpat kā tajā redzamais ziedu motīvs. Un kimono pilda vēl vienu tādu funkciju, kā nosedz plecus, jo bieži vien uz dažādiem svinīgiem pasākumiem nav pieklājīgi ierasties ar plikiem pleciem. Vēl, ja mēs runājam par apaviem, tad nedaudz atsaucās kurpju tonis ar toni, ko mēs redzam kimono, un tieši šādas te laiviņu kurpes ir ārkārtīgi modernas un stilīgas, tātad ar spīcu purngalu un arī gana augstiem un smailiem papēžiem. Ja jūsu kurpju plauktā atradīsies kurpes, kas ir līdzīgas šīm, tad tas būtu ļoti veiksmīgs pirkums un ieguldījums, jo šādas kurpes varēsiet piekombinēt pie praktiski jebkāda apģērba. Saki, Ina, vai tavā skatuves tērpu gardrobē ir kaut kas līdzīgs, kādu tēlu mēs tev piedāvājam šodien? Skatuves nē. Man ir mazliet savādāks, mums ir tērpi šūti no vīriešu krekliem. Vīrieši, protams, mugurā kreklu, meitenēm ir kleita un svārki no krekliem. Bet šis variants, man liekas, arī ir ļoti ideāls, jo, kā jau tu teici, kimono var novilkt nost un variēt ar lakatiem, ar žaketēm, ar dažādiem aksesuāriem un tiem pašiem krekliem, ja? Jā. Un melno kombinezonu taču var ikdienā valkāt. Kad to darbu un pienākumu ir tik daudz, tad noteikti ceļojumus tuvākām vai tālākām zemēm ir zelta vērtē. Un svarīgi, lai šādos brīžos apģērbs ir komfortabls un ērts, un lai mēs varam pilnvērtīgi baudīt atvaļinājumu. Tāds ir arī šis trešais komplekts, kas paredzēts brīvā laika pavadīšanai un arī ceļojumiem. Un izvēlējāmies šādas te džinsu bikses, kas pavisam noteikti būs komfortablākas nekā pieguļošas slim džinsas. Džinsas papildinājām ar pilnīgi vienkāršu brūnas krāsas topiņu un šāli brunganīgos toņos, kas nevien piedod tādu odziņu tēlam, bet pilda arī praktisku funkciju. Tad, ja uzpūtīs ceļojumā vējš, nebūs jāsatraucas par iespējamām kaklas sāpēm nākamajā dienā. Vēlējāmies tev piedot tādu bohēmiskāku izskatu, ko mēs panākam ar šādu te gaišu adītu jaku ar tādām pamanāmām arī bārkstīm, un tā noteikti būs noderīga arī tādās vēsākās dienās. Un, protams, kā ceļojumos doties bez somas, tāpēc šoreiz esam izvēlējušies tādu ļoti praktisku un tāpat laikā tādu somiņu, ja tā var teikt, ar odziņu.
Un tie toņi arī saskan ar visā koptēlā redzamajām krāsām. Un, lai ceļojumos mēs varētu mierīgi baudīt dažādus skaistos dabas skatus, tad arī apaviem jābūt ērtiem, gluži tāpat kā arī ikdienas šajā tēlā. Un tāpēc mūsu izvēle šoreiz ir šādas ļoti skaistas un ērtas čībiņas. Un šis tirkīz zilais tonis ļoti labi sasaucās arī ar to, ko mēs varam redzēt somā. Lai tas koptēls būtu tāds noslēgts, tad mēs to papildinājām vēl ar rokas sprādzēm un arī lūk šādām te saules brillēm, jo mums jau jārūpējās arī par mūsu acu aizsardzību no saules stariem. Un arī saules briļu rāmis ir ar tādu metālisku ietvaru un arī šie toņi sasaucās ar pārējā koptēlā redzamo. Saki, Ina, vai šādā tēlā tu labprāt dotos apskatīt skaistās dabas vietas, kādus turisma objektus? Kā tu jūties? Neparasti un jauki, jo es vispār nebiju iedomājusies, ka man tik labi piestāv brūnā krāsa. Manā garderobē ir ļoti maz brūna krāsa, pārsvarā zils, zaļš, violets, lilā, bet, man liekas, ka ļoti feini man izskatās. Un kurpes es noteikti nopirkšu, jo viņās noteikti ir ļoti ērti, jo tagad man jābrauc uz Austriju kori un es viņas nopirkšu. Ceturto tēlu mēs tev veidojām, ņemot vērā to, ka pavisam drīz jau klāt izlaiduma laiks un ir jāpucējās ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Un šim svinīgajam komplektam mēs tev piedāvājam tātad topu ar saskaņotiem midī garuma svārkiem, kas arī ir šajā new look tendencē, par kurām mēs jau runājām sadaļā modes aktualitāte. Tādu vieglumu un sievišķīgumu koptēlam piedod gan gaiši zilais pamatonis, gan arī ziedu prints gan topā, gan svārkos, kas veido tādu kā kleitas siluetu. Izvēlējāmies arī pamanāmu rotu ar puķēm, kas tematiski papildina tērpā redzamo ziedu rakstu. Un šobrīd ir stilīgi miksēt līdzīgus printus, piemēram, svītrainu ar svītrainu vai kā šajā gadījumā rakstainu ar rakstainu. Vēl, ja mēs runājam par tiem svinīgajiem pasākumiem, tad noteikti izlaiduma tajā svinīgajā daļā mums ir jānosedz pleci, un te mums lieta nodara lūk šāda te gaiša, vieglā žaketīte, un ļoti moderni ir šādu žaketi nevis uzvilkt mugurā, bet gan it kā tā viegli, nevērīgi uzmest uz pleciem. Un ja mēs runājam par apaviem un somu, tad šī būs tā reize, kad toņi ir saskaņoti. Un tā ir sarkanīga toņa klača somiņa pašam nepieciešamākajam un kurpes līdzīgā tonī uz zemu papēdīti, lai tās kājas nenogurst līdz pat izlaiduma beigām. Saki, Ina, kā tu jūties šādā te svētku tērpā, ko šoreiz mēs tev piedāvājam? Ļoti eleganti, satriecoši un sievišķīgi, tāpēc, kad es pārsvarā staigāju ar biksēm un kleitas praktiski nemaz neveltu, un tāpēc jūtos vienkārši tā pavisam jauna sajūta, man tā ir tāda forša. Ina, esam pat kā tevi redzējuši 4 dažādos tēlos, gan tavam darbam, gan brīvajam laikam, gan muzicēšanai, gan arī dažādiem ceļojumiem. Saki, kāds ir tas tavs lielais vērtējums par šo te piedzīvojumu modes lauciņā? Man liekas, ka tas ir vienkārši ideāls piedzīvojums, ko es jau sen gribēju. Es tiešām sen gribēju, jo man pat meita bija pieteikusi vienreiz ievas pārvērtībām, bet kaut kā es tur netiku. Un tā nāca pilnīgi negaidīt šis piedzīvojums, un es
īstenībā novēlu to izbaudīt jebkurai sievietei. Gribam tev teikt lielu paldies arī par dalību šajā te mūsu raidījumā, tajā mūsu modes piedzīvojumā. Un dāvinām tev no Skaistuma studijas L studija dāvanu karti grīma uzklāšanai. Jo tev noteikti pasākumi, koncerti būs vēl un vēl, tā kā es ļoti ceru, ka šī dāvanu karta būs tev ļoti noderīga. Lūdzu! Paldies! Vasara beidzot ir klāt. Lai arī reizēm mēs tā mēdzam pasūkstīties, ka tad ir par karstu, tad par augstu. Atcerēsimies veco labo teicienu. Nav sliktu laikapstākļu, ir tikai nepiemērots apģērbs. Tad novēlu, lai tava vasara ir piepildīta ar daudz dažādiem aktuāliem un stilīgiem apģērbiem un, protams, arī daudz dažādiem piedzīvojumiem. Un atceries, ja vēlies šo raidījumu noskatīties vēlreiz vai ieteikt to saviem draugiem, visi mūsu raidījumi ir pieejami Tirzniecības centra Valleta mājaslapā sadaļā Stila padomi. Uz tikšanos jau nākamēnes!